Mums vajag vadību, kas domā ne 4, bet 40 gadus. Nevis lāpa bedres, kamēr nākotne deg aiz muguras kā grādi. Politika skrien pēc reitingiem, tas ir bērnu dārza sports. Bet mēs būvējam valsti, kur stratēģija ir mūsu forts. Latvijai vajag zināt kursu un negriezt stūri katrās vēlēšanās. Vajag mugurkaulu, kas nešķobās kā salmu mājā. Puķis nenāca te spēlēties, viņš nāca mainīt spēles kodu. Un kad mēs rakstām vīziju, mēs rakstām visas valsts jauno modi. Ko vajag, lai Latvija kāpj uz skatuves un visi ceļas kājās? 4 punkti, 4 durvis, kas atver mūsu nākotnes mājas. Ekonomika, tauta, pašapziņa. Mēs ceļam valsti, kurai pat Eiropa skatās virsū un klusi. Izdveš, skrēdām draudz, bet pelnam maz. Rārtēts drāma, bet mēs to griežam otrād kā monētu. Un sāks jaunā programma, automatizācija, roboti. Lai rokas nav vienīgais kapitāls. Lai latvietis nevis skrien no rīta līdz vakaram, bet rada vērtību, kas maksā kā zelts. Mums vajag stabilu nodokļu kursu, nevienu gadu, bet 10 uzņēmējs iemespē tur, kur stadili ne tur. Kur var visu atcelt rīt pēc 6. Ja valsts grib būt paraugs Eiropai, ekonomikai jāiet pēc raķetes trajektorijas. Nevis kā lēnais ēžiņš, kas cer uz brīnumiem, bet dzīvo bez kategorijas. Ko vajag, lai Latvija kāp uz skatuves un visi ceļas kājās? 4 punkti, 4 durvis, kas atver mūsu nākotnes mājas. Ekonomika, tauta, pašapziņa. Mēs ceļam valsti, kurai pat Eiropa skatās virsū un klusi. Izdveš. Demogrāfija nav skaitļi, tā ir valsts elpa, kas izdiest. Ja bērni dzims mazāk nekā bailes, tad nākotne kļūst par kasti, kas aizvedas ciet. Nav armijas, nav nodokļu, nav inovācija. Ja nav cilvēku, kas tos nes, bet mēs varam salauzt trendu kā vecu ledu. Ja ģimenei dot spēku un cieņu, ne stresu bez mēs. Mājokļi jauniem, reāls atlaides, nevis papīra teātris. Atpakaļ ceļa programma tiem, kas prom lai atved mājās prāts, kas mums pietrūks kā elektrības mātriks. Jo tauta ir dzinējspēks, ne pielikums budžeta tabulai. Un valsts bez bērniem ir kā dziesma bez balsīm, klusums ar datuma tabulai. Lielākā problēma ne politika, ne nauda, bet domāšana, mēs maziņi. Tas ir gēns, ko jāizoperē, citādi mēs paliksim ēnā kā seni paziņi. Latvietim jāpaceļ acis, mēs neesam valsts, kas lūdzas stūrī. Mēs esam tauta, kas pārdzīvoja impērijas. Un tagad mums jāstājas uz skatuves ar krūtnē ar sūri. Kad tauta ceļas, politika mainās. Kad tauta tiks, ekonomika dzied. Kad tauta stāv taisni. Eiropa skatās un saprot, šī valsts ir piemērs, ne sekotājs. Spīt kā ziemeļblāzma pār visu Eiropu. 4 punkti, 4 punkti, 4 pādi, 4 vārti uz jaunu laikmetu. Vadība ar mugurkaulu, ekonomika ar jaudu, tauta ar spēku un pašapziņa, kas beidzot pamostas. Tā Latvija kļūst par paraugu, nevis reiz, bet tagad. Puķa vārds.